Oi. Garš saraksts, ja? Jā. Šī būs tā spēle, kurā jūs nāc atpakaļ. Es nedrīkstu teikt televīzijā, ko es šovakar darīšu. Saka, ka tikšanās vietu mainīt nedrīkst. Pagājušajā nedēļā mēs šķīrāmies šeit un šonedēļ tiekamies Ekstra Faktora epizodē. Pēc pāris minūtēm šeit, kur šobrīd sēžu es, sēdēs Reinis Sējāns un noteiks, kuri dalībnieki cīņu turpinās. Dalībnieki tagad sēžās klusēs un domā, kas patīk Reinim Sējānam, kas mums jādara, kas patīk Reinim. Es jau īstenībā dalībniekiem teicu, ka es meklēju tieši viņus. Es negribu, lai viņi ir kaut kas cits un lai viņi iztēlojas, ka viņi ir pēkšņi kaut kas cits. Jo tā ir tāda ilūzija, ka tu vari kādu apmānīt tādā veidā. Man gribas redzēt tieši, kas ir viņi. Kas Reinim Sējānam nepatīk? Garš saraksts, ja? Jā, es negribu sabaidīt nevienu ar to sarakstiņu, bet es teikšu godīgi, man mazliet bail no tiem. Man kaut kādā ziņā, es redzu tos jauniešus, kas nāk pie mums, un viņos ir milzīgs spēks un super talants. Un tad es redzu, ka tur ir kaut kas jau saknē mazliet samaitāts. Man liekas, ka tie ir skolotāji, kas to izdara. Man liekas, ka skolotāji nemāca mūziku, viņi māca dziedāšanu, un tā ir milzīga atšķirība. Bet par priekšnosumiem runājot, ir kaut kas, ko nedarīt? Iestudētas kustības pārsvarā nestrādā. Ģitāra ir ļoti labi jāprot spēlēt, lai to nestu uz X-Faktora skatuves. Jo pat tie, kas it kā labi spēlē, tas spriegums, kas ir šeit gaisā, pat tādi nosprūk no pareizajām stīgām. Un tur es ieteiktu vienkārši, varbūt tiešām visu lieku atstāt, nekādus riskus, lai var izbaudīt savu priekšus. Kā tu jūties? Diezgan labi. Es ļoti mierīgi pašlaik. Nav pats stress vispār. Laiks, tu esi pārāk mierīga. Man tev ir uzdevums. Jā, kāds? Man ir sagatavoti 10 āķīgi, ātri un bezkaunīgi jautājumi, uz kuriem gaidīšu ātras un godīgas atbildes. Sarunāts. Gatavi, super. Ko grib vīrieši? Sievietes. Ko saka kājas, kad modina pie loga 4 no rīta? Mostoties cilvēki. Augšā vai apakšā? Apakšā. Kad Markus Riva beigs censties tikt uz Eirovīziju? Nekad. Viņam ir jātiek uz to Eirovīziju tomēr. Kas smaržo vislabāk? Šis ir tas grūtākais jautājums. Jā, man vienkārši tik daudz variantu galvā uzreiz. Saka vienu. Es pat nevarēju izvēlēties rožas. Kas ir mīlestība? Mans labākais draugs. Kā runā lauvas? Rar. Cik gados pirmoreiz piedzēries? 17. Nosauc kādu Reiņa Sējāna dziesmu. Es nezinu nevienu. Es šobrīd gribu. Gulēt ļoti. Kā tur ir sēdēt uz tā krēsla? Labi. Cik ilgi tu nosēdēji? Bet rūgti atdot. Vai ne? Cik man bija? Man bija 4 vai 5 priekšnosumi, kurus varēju tur sēdēt. Jā. Cik tev pulss šobrīd? Nezinu, negribu skatīties. Bet jā, stress, protams, tas bija ļoti liels. Ko tu darīsi šovakar? Ko šovakar darīšu? Es nedrīkstu teikt televīzijā, ko es šovakar darīšu. Drīkst, mēs esam GO3, droši. Es drīzāk ieliešu sev glāzi vīna, apsēdīšos un vienkārši priecāšos par to, kas atnācu, kas izdarīju, ko es varēju izdarīt. Es varēju labāk, bet visādi citādāk. Vienkārši šis ir vēl viens pierādījums tam, kad vienkārši vienalga, kas kaut kādi projekti vai kas tev notiek, vienkārši tev ir jāņem un vienkārši jāturpina darīt to, ko tu dari. Šajā Ekstra Faktors epizodē mums ir unikāla iespēja satikt arī iepriekš jau pieminēto leģendāro un pamanāmo dziedātāju X-Faktors patriotu, kurš startējis vairākās šova atlasēs, Dmitriju. Čau, man prieks tevi redzēt šeit. Man arī ļoti prieks. Es šeit nekad neesmu bijis, ļoti interesanta vietā. Vai tu atbrauc ar riteni? Bija tāda doma, bet dēļ tāda laika tomēr izvēlos braukt ar autobusu. Bet Ričuks dzīves? Jā, un man vēl ir 2 Ričuki, par ko cilvēki aizmirst.
es taisu vienlaicīgi 2 višukus. Tur vienmēr kaut kas trūks, vienmēr jāmet par kaut kādas vēl detaļas papildus. Tas, ka es taisu visu no zelta. Skatos, ka tev ir arī jauns kostīms, pareizi? Šis kostīms ir domāts šogad X-Faktoram, bet Bet tu nepiedalies. Bet man nepaņēma, es nezinu, kāpēc. Un es domāju ar to, ka nevajag baigi uztraukties, tāpēc, kā ir tās teiciens, nevienmēr kaķim ir lieldienas. Tomēr nepaņēma šoreiz, paņemsit gadu un nākamgad. Bet tu startēsi vēlreiz, tu neesi atmetis cerības. Jā, es vienmēr startēšu. Es arī vienreiz piedalījos uz Supernova, atlasu turēni nepaņēma. Pēc tam vēl es gribu, bet es aizmirsu. Palaidīju garam to. Bet tur daudz grūtāk nekā X-Faktor. Supernovā, jā? Jā, tur tāda... Tev ir jaunas dziesmas arī? Jā, man dažreiz sānāks atcerat pat par maniem pazīstamiem. Man dažreiz cilvēki prasa, tur viena meitene, otra meitene sacer par mani. Saku, nē, es nevaru sacerēt. Pēc tam drusku pasēdēju pie datora, pārsteikumus, vēl pārējus, hopa, kur dziesma gatava tur. Tu esi skatījies šogad X-Faktoru? Ļoti drusku. Es vairāk paskatījos Extra Faktorā, lai sagatavoties. Ļoti labi. Es teiktu Sipiet. Paldies. Ko es gribu drīz izdarīt? Man ir plāns tāds doties ceļumā. Esmu dažreiz ceļojos ārzemēs. Es pērku vienu virziena biļeti un atpakaļ es dodos ar autostopu. Ir tā tēma hitchhiking. Un man ir plāns pastaigāties ar šito kostimu. Varbūt. Tā kā tu saki, ka tev ļoti patīk ceļot, man tev šodien ir uzdevums, lai no tā, ka mēs tikai parunājamies. Tu esi gatavs? Jā. Šeit mums ir kaste. Kastē iekšā ir kāds priekšmets, kas saistās ar kādu Air Baltica lidojumu galamērķi. Tātad tas ir saistīts ar kādu valsti. Un tā kā tu esi tāds ceļošanas entuziasts un eksperts, es domāju, ka tev būs vienkārši pēc taustas atpazīt priekšmetu un ar kuru valsti tas ir saistīts. Mēģinam? Kā tev šķiet, kas tur ir iekšā? Man liekas, tur var būt maize. Tad man ir priekšsājūtā. Un ar kuru valsti tas būtu saistīts? Tas varbūt ar Vāciju saistīts, bet ne tikai. Vienkārši tāda priekšsājūta. Tev ir bijuši? Tā ir tava intuīcija, ja? Jā. Man ir bijušas tādas sajūtas. Tas ir tā kā darbojas. Pirmkārt jāatrod caurumi, jā. Protams. Tā ir vienalga. Vienalgas. Ņem ārā. Tas ir tagad tavējās. Var apēst? Droši. Paldies. Nav mazgātas vienīgais. Tad drusku vēlāk palīdzi. Jā, tad drusku vēlāk. Labi. Viens uzdevums ir padarīts. Itālijā, tur ir viena raža. Tā nav Itālija. Tā īstenībā varētu būt arī Itālija, bet es esmu domājis par Spāniju un es esmu paņēmuši špikarīti, jo, kā izrādās, Spānijā ir vairāk nekā, es bez špikarīša vienkārši neatceros to ciparu, 1 1070 hektāru vīnogulāju. Vienkārši iedomājies, kas par vienkārši mega cipars. Jā. Un tur visi, es domāju, vienkārši visi tur dzer vīnu tajā valstī. Kā jūs pavadat šīs garās stundas? Mēs šīs garās stundas pavadām ēdot picu un pavadot ļoti labu jauku laiku ar draugiem un otrajām pusītēm. Un turpinam dzīvot pozitīvi. Stresiņš ir? Nejūtas priedzīgi. Pīca palīdz? Pīca palīdz. Tad ko vēl pīca palīdz? Īstūrs. Pēc palīdz nomierināties un atrast čakru un trešo aci. Kādu pīci jūs ēdāt, laikam jau tagad jājautā? 4 ir pīci. No Vīnkalniem. Un Spridzāna. Un Agneses. Jā, Spridzi. Spridzi. Four cheese. Mans lēmums ir, ka es tev šodien krēslu nepiešķiršu. Mēs atgādināsim skatītājiem, ka šis pāris ir ne tikai pāris uz skatuves, bet pāris arī ikdienā un dzīvē. Tieši tā. Tas tā, lai mums ir skaidrs. Jo es gribu jūs atdalīt uz brītiņu un nostāties jums pa vidu, jo šī būs tā spēle, kurā jūs sacentīsieties viens pret otru. Nevis kopā. Labi. Es gribu dzirdēt jūsu dzīves lielāko feilu, jeb izgāšanās stāstu.
par jebkādu tēmu. Lai lielāka motivācija uzreiz pateikšu, ka balva būs labākajam stāstam, bet to, kurš būs labākais stāsts, neizlemšu es, lai tā pavisam godīgi šī spēle, to izlems kamera. Neitrālais skatītājs. Mātes diena. Mēs tīrījām mašīnu. Un ir jābūt superlielam talantam, lai pilnīgi skaidrā prātā sev izsistu zobu ar aerosolu flakoniņu. Vienkārši pilnīgākā tīzluma pakāpē. Un, kāpēc? Kāpēc tas tā gadījās? Mūsu meitiņa bija līdz bagāžniekā un Reinis saka, pasties, te tāds super plauktiņš, un es paceļu viņu, un es tā kā mēģinu nolēst lejā, un man otrā rokā aerosols, un man kaut kāda pretestība vai kaut kas. Jā, un vienkārši ar to otru roku sev pa zobu, un es bija tādā šokā, es āršausmas. Jā, un Reinis dzirdēja, es saku, man nav zoba, ak Dievs, man nav zoba, un Reinis skatās, tiešām, ak Dievs, un tas bija traki, tiešām, es ar mēli, kad tu patālsti, vienkārši liekas, ka tiešām vairs nav vispār nekas palicis. Tā kā, bet mans vīrs ir super talantīgs, un viņš uztaisīja man leģendāru atmiņas bildi, un es varu parādīt. Well then, good day, mate! Mans stāsts tiešām nebūs tik krāšņs un tik smaidīgs kā tavējais, bet par cik mēs abi esam bārdziņi, strādājam mūsu darbietiņā Menkē barbershopā un atnāk klients, arī vārdā Reinis, starp citu. Viņš atnāk, apsēžās krēslā, pirmo reizi nav bijis pie barbershopa, vispār nekad barbershopā, un viņš jautā, ar ko tu jūs atšķiraties no parastajiem frizieriem, un kur? Tas viņam sāk stāstīt, baigi labais, mēs tur feidiņu mākam, ka pakāpeniski uztaisīt no nulītes tā, ka tur vispār bez līnijām, un tur bārdiņu uztaisīt foršu un tā. Un tad mēs tā kā saprotamies un saprotam, ko mēs viņam taisīsim, kādu frizūru, un es tā kā taisu, un jau beigas, principā, kur man sanāk līdzināt visu smuku kopā. Es ar mazo trimerīti, man ieķērās mašīnītes starp ķēmas zobiņiem, un es viņam reāli izrādu caurumu galvā. Noliela līmenē. Un tāpēc es saku, nekad nevajag runāt pirms laika. Protams, es izlaboju, pacēlu. Tu jau saproti mūsu terminos, fēdes pacēlu augstāk un viss kārtībā, bet vienkārši nolielīju sev un izrauju džekam. Konkrēti caurumu tā, ka tur, man liekas, varēja pieiet un kādu iesmērēt eļiņu, un tur tā kā spoguli džekam tas caurums bija nereāls. Paldies jums par stāstiem. Es atkal, stāviet kopā. Šķiet, labi, ja tu atļauj ar tavu svētību. Paldies jums, ka dalījāties stāstos. Es tieši gribēju teikt, ka šis ir pirmais gadījums, kur mums ir arī uzskatas materiāli. Lūdzu, fotografējiet savus failus, ir interesanti. Un taisiet mīmus. Paldies par mīmus. Paldies. Balsojiet. Ko ir pienācis brīdis, ka mums ir jānoskaidro, kurš tiks pie balvas, kas man rokā kamera? Nav tā viennozīmīgi, jā. Ir gan. Skaidrs, protams. Būtu tev bilde, tev būtu lielākas cerības visdrīzāk, bet balva tiek tev. Tev tiek Almas produktu gross ar visādiem labumiem un garšīgām lietiņām. Padalīšos ar tevi arī, Reini. Gaišākam smaidam. Jā. Tieši tā. Bet tā ir labā ziņa, jā. Balva nonāk ģimenē. Tad šīs ir tās aizkulises. Šīs ir tās īstās patiesās aizkulises, kuras patiesībā, manuprāt, šeit tad ir daudz interesantāks nekā tur iekšā studijā. Tu redzi arī tās pirmās emocijas dalībnieku, gan pirms, gan pēc sanāk. Jā, es esmu īstenībā tāda švāme, kas uzsūdz gan to pirms, gan to pēc, gan asaras. Man te ir pāris arī iesūkušās jau kraklā, un pēc tam gan ir nākamajās dienās pēc filmēšanas ir jāiet uz mežu, jāizveidina viss tas ārā, jo es pārdzīvoju līdzi par katru dalībnieku. Man liekas, ka viņi visi ir labi, visi ir pelnījuši krēslu, bet, kā mēs zinām, tad tās vietas ir tikai 3. Bet raud arī uz pleciņa, jā? Raud, un tāpēc... Uz šī, uz labā, ja sanāk? Pārsvarā uz šī, jā, uz šī. Jā, tam ir arī daži tehniski iemesli, jā. Ko tu te dari? Es atbraucu apskatīties, kas te notiek. Un kā ir no malas? No malas tik viegli reāli. Šodien liekas tāds atvieglojums, jo nekas nav jādara. Tu atbrauc vienkārši tāds padzer ūdeni bez maksas. Kā tu iedrošini viņu šodien?
Viņš būs nopirka kārtībā. galetas. Jā, es nopirku galetas. Viņi gribēja kaut ko sāgu, un es vienkārši visu Rīmi iztaigāju, un es nevarēju neko atrast. Sievietes dažreiz ir grūti saprast. Grūti nepiekrist. Kādas galetas? Rīsu galetas. Ar kaut kādu tur Jūras sāli, kur nevar just nemaz. Un trāpīja viņš? Jā. Es centos. Neklausies. Trāpīja? Galīgi ne. Trāpīja. Oh, yes. Bet nākamreiz pacenties vēl vairāk varbūt. Es mēģināšu. Esam noskaidrojuši Aijas un arī Reiņa komandu sastāvu, tomēr tiksimies jau pēc nedēļas, kad skatīsimies, ko Intars Busuls un Marats sēdinās šajos 3 krāslos. Tiekamies pēc nedēļas. Atā! Zvaigznes dzimst kopā ar Air Baltic, piena produktiem Alma un Kreditējā.